Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji! Ar tevi ir podcasts Eitanāzija vainā sakritība, un šo šovu ik reizes vada Mārtiņš un Annija. Hei! Čau! Es arī šodien esmu. Jā, laimīgi jauno gadu Mārtiņ. Paldies, Annija un Mārtiņ. Un īstenībā es neesmu jūs saticis, man liekas, arī kopš kādiem Ziemassvētkiem. Jā, droši vien. Kā arī apsveicam tevi ar zelta rāceņu Jā, balvu. pareizi. Gada debija. Ne tikai nominācija, bet arī balva tev ir. Paldies. Es redzēju, ka jūs izdalījāt šīs te dzīves stila balvas šī gada. Paldies par bildi. Es ļoti lepojos ar to bildi, man ļoti patīk. Nu redz. Labi, sāksim kā vienmēr ar to, ka mēs pastāstīsim, kā mums ir gājis kopš iepriekšējā ieraksta. Tā kā mums ar Mārtiņu vismazāk ir noticis, tad sāks Mārtiņš Platforma ir man, ja. Nezinu, es teikšu, ka šis bija viens no garlaicīgākajiem ziemas periodiem, kāds man ir bijis. Un to raksturotu apmēram 180 stundas filmu skatīšanās laiks, ko es pavadīju Ziemassvētkos. Tas, man liekas, daudziem cilvēkiem būtu sapnis un viņi maksātu brangas naudas par to. Jā, tā es iesāku kaut kad, 13. decembrī, un tad man tā ideja bija, ka es gribēju vienu filmu vecgadu vakarā tieši redzēt, un tad bija jānoskatās vēl 11 filmas pirms tam, lai to redzētu, un tad es paralēli noskatījos Better Call Saul, bet, ja noskaties Better Call Saul, tad jānoskatās Breaking Bad, un tad ir El Camino, un tad es vienu jaunu seriālu atradu, un tā tas. Tu Marvelus skatījies uz jauno gadu? Es Marvelus. Uz kuru momentu tu notaimoji jaunajā gadā, lai tev ir, vai tu netaimoji? Es netaimoju precīzi. Es vienkārši gribēju 3. Ironman skatīties vecgadu vakarā. Jo tur sprāga kaut kas, un tad ķipa uguņošana. Tas ir viss, ko tu darīji vecgadu vakarā, starp citu? Kāpēc nepienāc pie mums ciemos? Ielūgums bija pazudis pastā kaut kur. Es jau nevienā neaicinu. Ok, skaidrs. Paldies, tad jūtos vēl pagodinātāk. Es vecgadu vakarā mēs ar Robu satikāmies, noskatījāmies uguņošanu, katrs aizbraucām uz savu māju skatīties filmas. Un es nezinu, kopumā, kā jau pedagogam, skolotājiem daudz jāstrādā decembrī bija, un tad attiecīgi gribējās bišķi attiet no tā viss, un tad īstenībā bija tā, kad forši bija pasēdēt mājās un īsti neko nedarīt, kas tagad tā un besī ziema. Es neciešu šo laiku ārā, es nespēju eksistēt, tagad man atsākās darbs 1. nedēļu, un no tām pāris dienām, kad es esmu bijis darbā, es 2 dienas esmu nokavējis, jo es vienkārši nevaru paspēt laikā, jo no rīta tas viss process ir lēnāks. Tur mašīna jāatkausē, granulas jāsaber, sniegs jānotīra, suņi jāizved ārā, kaķi jāizved ārā, un tad no sākuma bija doma skriet pa galvu, pa kaklu un mēģināt paspēt, bet es iedomājos, rītā taču arī cilvēki regulāri kavē darbu, sastrēgumu un tā tālāk, un tad kāpēc tur stress uzlikt sev, tas vienkārši uzzvan un pasaka, ka es kavēšu. Ļoti labi. Ļoti labs mindsets. Tas ir jaunā gada mindsets Mārtiņam. Tas arī liekas viss, ja jums nav kādi jautājumi, tad... Es gribēju jautāt, vai visi tavi skolēni pabeidz šo semestri sekmīgi? Man, no jaunajiem, kas ir 1., 2., 3. kursus, es īsti tā baigi nepievēršu uzmanību, jo tur atbirums ir normāla lieta. Bet ar 4. kursu tur ir tā, jo viņam bija, respektīvi, sākās kvalifikācijas prakse, un tad, lai tevi pielaist kvalifikācijas praksē, tev jābūt visiem darbiem sakārtotiem. Un vienai meitenei nebija sakārtota. Un tad bija lielais šurumburums ar mammu skolā, un ļoti interesanti saruna bija, un tad beigās žēlsirdība uzvarēja, un es saliku tās atzīmes, lai gan idejiski viņi tos darbus bija izpildījuši, bet viņi nebija izpildījuši laikā. Un tad attiecīgi, kāpēc man labot darbus, tad, kad man viņus vairāk nevajag, attiecīgi es biju devis arī iespēju izlabot, viņi arī to neizmantoja, un attiecīgi es varēju nelikt to atzīmi, ka tā meita nebūtu to skolu pabeigusi. Bet jā, tur bija lielā sapulce ar visiem normatīvo aktu lasījumiem un tā tālāk, un tad man vieglāk dzīve bija tomēr palaist šo cilvēku arī tajā praksē. Un tev jau tā mīkstā sirds. Man ritīgi mīksts sirds ir, jā. Labi, fakti par tavu nedēļu. Es par savu pastāstīšu.
Man nedēļa sākās 1994. gadā, kad iznāca spēle Transporta Tycoon. Kāds ir dzirdējis tādu? Jā, tāda pilsētiņa jātaisa. Nu, tur ir nevis pilsēta pa lielam jātaisa, bet jāsavieno industrijas ar pilsētām, jāražo un jāpiegādā, jātaisa transporta mezgli. Un es, kad biju sīks, es kaut kad viņu biju spēlējis uz kādu. Lai cilvēki saprastu, kā tā spēle ir 94. gadā, DOS vidē pikseļot viņi ir. Tā kā maziem pikselīšiem. Tā kā Minecraft 2023. gadā? Nu, principā es domāju, ka jā. Ka tikai 2D, man liekas, vai viņš tā tizls 3D? Viņš bija 2D, jā, viņš bija 2D no viena skata. Un es viņu biju spēlējis, kad es biju kaut kad sīks. Tad tie kompi attīstījās, un vecākas spēles uz jaunākiem kompiem nebija. Es par to spēli aizmirstu, respektīvi norakstīju, bet viņi ļoti patika. Un es internetā uzskrēju virsū to, ka viņi tagad ir uztaisīti kaut kādā atvērtajā vidē, kaut kas tāds, un viņi var spēlēt uz MacBooka. Un tas nozīmē, ka es pēdējo nedēļu savas nomodas stundas veltīju šai spēlei, savienojot industrijas pilsētas, būvējot dzelzceļa mezglus un lasot spēles wiki lapā par to, kā būvēt dzelzceļa signālus, un es vēl neesmu sapratis lāgā. Tik fucking sarežģīti tas ir. Jo tur pēc iespējas efektīvāk tas viss ir jāizdara. Nevis vienkārši no A punktu uz B punktu, bet pēc iespējas vairāk, un tad viņiem ir jākustās tā kā lūpā, kā latviešu klūps ir. Cilpā? Jā. Jā, brītīgi aizraujoši. Nav tā, ka tad, kad tu biji bērns, tev kaut kā sanācas dabīgi, un tagad kā pieaugušies tu moškā overtinko, jo man bija situācija, ka es, kad biju sīks, es spēlēju civilizāciju kaut kādu 2. vai 3. un es biju aizspēlējies līdz mūsdienām, jau sākot jau no tur Eģiptes aizvēstures laikiem līdz mūsdienām es jau kosmošā šāvu cilvēkus tur. Es tagad pamēģināju viņu uzspēlēt, un man tagad tā bišķi grūtāk iet, es kaut kā nesaprotu, kā tas jādara, man tur atnāk barbari un viss iznīcina, tad bērnībā es kaut kā tik ar to galā. Es ļoti piekrītu. Jā, kad bērnībā tas viss gāja ātrāk uz priekšu, tagad gribās visu pareizāk, visu tā kā izpētīt, saprast, un bērnībā vienkārši vajadzēja no A uz punktu B mauc, dari, baigi neiedziļinies. Tagad ir grūtāk. Jā, bērnībā tas bija vienkārši par to jautrību, un tagad tas ir par ķipu kādiem panākumiem, varbūt, ka tu gribi sasniegt kaut ko tajā spēlēs, nezinu, kompensēt caurumus savā dzīvē, zin kā, tu strādā loģistikas darbiņā, tagad tu gribi būt lielais loģistikas eksperts. Tev varētu patikt, ir līdzīga spēle Transporta Tycoonam sauc Rollercoaster Tycoons, kur tev jābūvē ir atrakciju parks. To es esmu dzirdējusi, jā. Principā tā kā izskatās tas Rollercoaster Tycoons, izskatās Transporta Tycoons. Tādā pašā vizuāli un tie principi lielam. Es paskatīšos, jā, šī man varētu čisti patikt. Man jau šādas ķipa stratēģija, tā ir stratēģija. Es vakar meitai rādu savu transporta tīklu, kā es no naftas platformām piegādāju uz ostu, no ostas ar vilcieniem uz rūpnīcu. Un meita tāda prasa, tev tas obligāti ir jādara. Tā kā jāspēlē, viņa domā, ka tas man darbiņam ir. Tas izklausās tāds, ok, tēt, malacis tēt. Viņai baigi interesē, ko tur lielies. Ļoti labi, ļoti labi. Skaidrs, un vēl kaut ko sadarīja bez tā? Neko. Es turpmāk arī kādu laiku savu dzīvi veltīšu šim. Man ir reāli prieks, ka ir kaut kas, ar ko es varu kādu brīdi saslimt. Jā, tā ir. Tā kā kopš es atklāju datorspēles, man arī tāpat ir. Tā kā tāds labs, ko lai padara? Vienmēr ir varianti. Vai tas ir Witchers, vai tas ir Hearthstone vai whatever. Bet par manu nedēļu, jā, principā vienkārši neko nedarīju. Gāju uz darbu, gāju uz darbu, es domāju, es piecēlos no rīta, atvēru datoru un strādāju. Gatavojos doties uz Tēvzemi, laikam par to es neinformēju nevienu, bet piekdienas lidoju atpakaļ mājās. Bet Izrēlā nav karš gadījumā šobrīd? Kā to ņem? Jā, es izdomāju, ka man tā kā nav atšķirības, kuras sēžu mājās un rakstu bakalauru, vai studāru tur vai šeit vai Latvijā. Tā kā, jā. Un arī, protams, citi elementi iespēdo šo lēmumu. Citi zēni. Citi zēni, jā. Jā. Un tā, bet kopumā nekas tāds īpašs. Taisu ēst. Krāmēju mantas, šķiroju mantas. Tā ir interesanta pieredze. Ka tev vienmēr licies, šito vajadzēs pataupīt, un pēc tam tu ar vieglu roku izmet nahujā ārā. Tu atstāsi kaut kādu rezervīti tur, Skotijā? Jā. Man jau vēl paliek diezgan apmēram. Principā viss, ko var redzēt šobrīd kadrā, ir, neko jau daudz nevar redzēt, bet ir palicis ārpus somas. Vai tava mamma tavā istabā ierīkos svaru zāli?
Nē, māma, nē, bet it kā patēvs teica, ka viņš taisīšot sev ofisu šeit, bet es kategoriski iebildu pret to. Nu, kā viesu guļam istabu, lai viņi paliek. Tā viņš mocis skrūvēs, paļabom. Šeit, jā, otrajā stāvā. Jā, paļabom. Bet, jā. Nu, viņam tiek šobrīd tā kā ierobežots tas real estate, kur viņš var krāmēt visus savus sūdzes, jo garāža, piemēram, ir līdz augšai pilna. Tad ir viesistabā viņam jau galds, pie kura viņš sēž un visu kaut ko nokrāmē. Tad istabā vēl ir viss kaut kas nokrāmēs. Nu, viņi guļam istabā. Nu, un ķipa tā kā nebūs vecīt tev vēl viena noliktava tev. Iepazīstina viņu ar to konceptu, ar vieglu roku izmest ārā. Man šķiet, ka šo paudzi nevar ar to iepazīstināt. Es nezinu, man visu laiku tā kā māma arī, kāpēc tu met to ārā? Tāpēc, ka man nevajag, nu. Un nav arī laiks tur, ķipa, nest kaut kādu ziedot kaut kādiem palestīniešiem vai vēl kaut ko. Bet es piekrītu par to paudzi, jo reāli viņi agrāk tur cīnījās par plasmas maisiņiem apmēram, viņiem tagad tev ir tik daudz, kas, un tad nu jā, ir smagi, tas mēs tā. Varbūt, bet man liekas, ka tā kā mana mamma jau nav tajā vecumā, kad viņa būtu tik drausmīgi daudz pieredzējusi to, ķipa, kaušanos par plasmas maisiņu. Nu tā. Nu, mēs nedzīvojām pārpagātībā noteikti, kamēr mēs augām, bet, nu, ķip, tas nē, bet visā nāk no bērnības, un bērnība jau bija tas padomu laiks, nu, un tad bija tā, ja tev ir kaut kāds rats no kuģniecības atvedis no Amerikas plasmas maisiņu, un tad ej uz skolu ar viņu kā mugursomu, un tas stilo. Jā. Laikam. Man vienkārši tā kā ir, tā kā es pat fiziski jūtu tā kā sevī kaut kāds smagumu, ja man ir pārāk daudz mantas. Es iedomājos Mārtiņu tētu, kurš gāja uz skolu ar Marlboro maisiņu, grāmatas maisiņu. Līvais, jā, kaut kas tāds ir bija. Ļoti labi. Tā kaut kā, tas arī viss pagaidām par manu nedēļu. Cerams, ka no nākošās nedēļas būs mazliet interesantāk un episkāki stāsti, ko pastāstīt. Par maisiem, ja tu mums Latvijā varētu dzīvē kaut kad arī satikties, būtu forši. Jā, varētu. Nav viņi tik inčīgi dzīvē, nevajag. Par tiem maisiem ātrie, kad es biju slimnīcā pirms daudziem gadiem, man palātā bija fujeks, kurš stāstīja, ka viņam muterē, viņam, ka tie bija 90. sākums, padomu laika beigas, bija maisiņi ar Alu Pugačovu, un viņam tā mutra mazgāja tos maisiņus leģīt. Jā. Tā, ka tu viņus lietot, viņus izmazgā, pakariņš žāvē un ej dzīvē nākošo dienā ar tīru maisiņu. Bet tas bija plasmas maisiņš, vai tas bija kaut kāds audums? Plasmas. Tu moši atceries, bija kādreiz tādi spīdīgi visādiem rakstiem maisiņi. Es tikai zinu, ka joprojām ilgdzīvotais ir tas Hugo Boss smelnais maisiņš, kas joprojām eksistē. Bet Helgā dod, kad šmigo un pēr. Rip, kā viņi sauc, tas rozā cūks veikals. Rozā trus, domā? Kas tad? Tu domā teņu bode? Teņu bode, jā, Rip teņu bode. Teņu bode nebūs vai? Viss jau ir beidzies. Visu šovasar bija teņbodē. Tur jau cilvēki arī ar pitchforkiem dusmojās, ka tas bija vienīgais tuvais veikals un viss tas rajons tagad mirst nabadzībā. Jā. Bet tagad jau tā maisiņu mazgāšana ir zero waste. Un interesanti, ka viena lieta, ko es gribēju pastāstīt, ir par cilvēku, kurš ir iesaistīts tā kā zero waste Latvija, I guess, kultūrā, kā arī naktsmiera kultūrā. Un tā ir Maija Krastiņa. Es aizmirsu pagājušajā epizodē pastāstīt par šo, bet bija ļoti smieklīgi. Mums pašiem likās ļoti smieklīgi. Mēs Twitterī, mums ir tāds grupas čats ar čomiem, un tad mēs tur spridzinājām Maijas Krastiņas joks pēc salūta. Nu, jā, likās vienkārši, smieklīgi 5 no rīta nenāk miegs, bet mēs jau bijām visi gultās. Un tā, tad mēs izdevām, vai liekam šo Twitterī. Un tad Maija Krastiņa par to sadusmojās. Un, interesantā kārtā, tu pieminēji Tomu, vai ne? Tomu darbu maiņu. Viņa bija uzrakstījusi Tomam uz darbu pasūdzi. Nedīdz, nopietni. Jā. Bet viņš jau 9 dienas bija aizgājis no tā darba. Fucking petty bitch, wow! Es biju domājis, ka viņa bišķi saprātīgāka būtne ir. Nu jā, jo viņa tā kā arī tur it kā kādā brīdī izlikās, ka viņa saprot to prikalu, bet laikam nē, es nezinu. Nu tā kā bišķi pa tālu. Nu. Jā, bet reāli šitā ir stučīši. Nu tā kā tas ir tāds...
Un ne jau, mēs jau tur neteicām, kroplē, tur vēl kaut ko. Mēs vienkārši tur piedūrāmies vienkārši par faktu, ka ir viens tēls jokā ir tas, kuram nepatīk troksnis, un otra lieta jokā ir tas, ka ir kaut kas skaļš vai kluss, kas ir kaut kāds, kur var izveidot kaut kādu punchline. Un tā kā tas nebija tik fucking serious, iet sūdzēties uz darbu. Labi, ka mans priekšnieks ielaikoja manas tweetas, man nebija jāuztraucās. Šis mentāli. Vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, atceroties iepriekšējo epizodi, es stāstīju par gastropagalmu, kur mēs bijām un mums ļoti, ļoti garšoja, kur mūs Harvijs uzaicināja, kur ir ļoti garšīgs pizzas un kokteļi. Harvijs man uzrakstīja, pateicās par mūsu jauko šautautu, kā arī vēlas pateikties mūsu klausītājiem ar īpašu dāvaniņu. Tātad, ja tu dodies uz restorānu Gastropagalms Ģertrūdes ielā 48A, tad pasakot kodu eitanāzija, tad dabūs 20% atlaidi savam pasūtījumam. Tā kā... Un pa kuņģi. Un pa kuņģi arī, jā. Tā kā nesakiet, ka mēs jūs nehukopājam ap, vai kā to tālūk, tādas lietiņas. Pievērsīsimies kaut kam, kas ir noticis Latvijā un pasaulē pa nedēļu. Es redzēju, ka viens no mūsu rival Delfi bija ielikuši, viņiem laikam ir kaut kāds podcasts vai kaut kāds cits raidījums, kur kaut kādas sievietes runā par kaut kādām tēmām. un plašu rezonanci bija izsaukusi saruna, kurā šīs sievietes, laikam, analizēja Tinder profilbildes vīriešiem, un tad pieminēja faktu, ka, cik cringe ir, ka ar zivi bildējas. Un to mēs dzirdam no sievietēm, kas tolotē bildējās, jā? Jā, un tad viskareivīgākie vīrieši, protams, Twitterī sacēla vētru par to, ka viņi ir aizvainoti par šo. Tā kāds ir jūsu domas par Tinder bildēm un tā tālāk? Labi, zivis neliktu. Zivs bilde, man liekas, ir Facebookā, ja var ielikt, ja ir kaut kāda laba zivs, tu arī, nezinu kā, ar čomiem patusē un kaut kas, un tad ieliec bildi, ja tu gribi palielīties un ieliec 1-2 Facebookā, bet no Tinderī nevajadzētu viņu likt, man liekas. Bet jums neliekas, ka tas vīrietis varbūt liek to zivs bildi, lai noķertu, no pun intended, tādu zivtiņu, kurai interesē tieši tas, ka viņam ir šāds hobijs? Es domāju, ka vīrieši nedomā tik dziļi. Tas nav tā, tas ir vienkārši... Cik bildes tajā Tinderī var ielikt? Daudz. Es tieši vakar kaut kas, 9-10, kaut kas tāds. Bet parasti arī, zin kā tās bildes, es nevaru iedomāties, kā ir gaumīga bilde ar zivi, bet parasti tās bildes ir ļoti trešie, jo viss tas fishing gears arī labi neizskatās. Kaut kādas netīras rokas, melncais naga, kaut kāda asiņaina zivs, un tur, nav labi tur. Parasti nav, tu neesi skaisti iesvīdis saulē uz tīras laipiņas, tā tas parasti nav. Bet ja tur ir 10 bildes ielikt kaut ko ar savu hobiju iekšā, es nezinu, ja tā ir iepazīšanās platforma, kur tu pa sevi centies kaut ko pateikt ar attēlu vaida faktu. Jā, bet Mārtiņ, tu jau vari ielikt iekšā bildi, kur tu smuki makšķerē saulrietā. Tev nevajag ar gļumu lopu rokās. Jā. Labi. Tu vari ar savu glumo lopu. Tas, man liekas, tā ir cita aplikācija iespējams. To diemos meklē. Bet var paturpināt šo sarunu ar citu. Zinājāt, kad Latvijā ir mūsu visslavenākā influencera arī uztaisījusi kaut kādu Tinder parodiju? Es? To arī, bet Evelīna, tā, kur Evelīna. Jā. Es kaut ko... Nē, dievžēlīgs. Nē, un man liekas, ka tas ir... nav labi. Tas tāds... Bet vai ar to Evelīnu nav tāpat kā ar visiem citiem mūsu sabiedrības vēžiem, kā, piemēram, Kivičs vai Gobzems, kad tas sūds nav jākustina? Tas sūds nav jākustina, jā. Nē, mēs varam paņirgāties par viņu, bet tā kā overall. Viņa kā pienesums sabiedrībai, viņas ir reāli 0 un mīnus zīme. Bet tava meita nepatērē viņas saturu, vai? Viņa nav vēl tajā vecumā. Okay. Es domāju, ja viņi, tā kā arhīvu video skatītos, tur, kur viņai bija, 14, viņa drogas maisiņu haulu taisīja, tas varbūt viņai interesētu, jā, bet... Tas, ko viņi tagad dara, droši vien nav aktuāli. Tas arī māks tipiskam latvietim nav aktuāli. Tas produkts nebija nepieciešams. Tas vienkārši huīņa bija. Ir. Manuprāt, tā kā Latvijai pilnīgi pietiek ar Tinderi. Otrkārt, man liekas, ka tā kā viņas paudze
tie, kas patērē to viņu saturu. Es tā vismaz iztēlojos, nemaz nelietotos dating apps. Man liekas, ka mūsdienās jau jaunieši vai kā statistikas dati rāda, nenodarbojas ar seksu, vai arī satiekās īstajā dzīvē. Ātri arī var pastāstīt, kā tā aplikācija strādā. Es esmu dzirdējis, ka tur ir tā, ka tev ir, tikko tu piereģistrējies, tik mākslīgais intelekts, vai kas uztais tavu avatāru. Kaut kā pēc tavām cilvēku iezīmēm, bet te visi avatāri diezgan līdzīgi izskatās tādi. Kurš vienādi, tā ir savas lietas īstajos vārdos, kaut kas tāds, jā. Un tad tu vari uzsaistīt challenge kaut kādu, nezinu, es tiešām nezinu, nemāku piemēru izdomāt, varbūt Anī var izdomāt piemēru challengeam, kaut kas tev ir jāizdara. Un tad, kad tu izdari to, tad tā otra puse, nezinu, atklāja sevi un parāda, kāds viņš īstenībā izskatās. Un tad jums ir uzreiz tā kā tas icebreakers, ka jūs varat runāt par to challenge un tā saruna pārtop par kaut ko citu un tā tālāk. Bet ja tas cilvēks ir neglīts, Jā, tad uzreiz saruna pārtrauks, es pieņemu. Neveikli. Bet īstenībā tas ir tāds ideja jau tieši tāda. Ir nice, jā, ka tu dabū parunāt vēl pirms tu redzi, kā viņš izskatās. Dod iespēju. Jā, tas droši vien pamēģināt 2-3 reizes, jā, bet man liekas tā Tinder burvība, bet tas, ka tas neprasa vispār nekādu efortu. Tu svaipo, kamēr tev patīk kāds cilvēks un uzrakst viņam viss, kāpēc to procesu sarežģīt pirms tam. Par Tinder es tredu lasīju vakar. Tikai pirmo tvītu tredam. Tik tālu jau aiziet, pat tvītus nelasu visus. Tur bija par to, ka Tinderī vīriešiem jāmaksā un sievietēm nav. Tas tā ir, vai tas varbūt kaut kādā komunistu valstī, es nezinu, kaut kas tāds, bet man liekas, ka visiem Latvijā jāmaksā visiem. Ja tu gribi kaut kādu Tinder Gold vai kas, tev ir diezgan dārgi, bet jāmaksā. Un tur bija kaut 27 eiro mēnesī, kaut kas tāds. Kaut kas tāds, Tas ir Gold, jā. Es nedomāju, ka vīriešiem tas ir 2,5 Netflix. Jā, vai ne? Es nezinu, paldies Dievam, tas nav aktuāli. Man vienkārši liekas, tā kā, piemēram, ar to Evelīnas tas man nepamat sajūt, ka ir tomēr kaut kādi pāris gadi par vēlu šī ideja, tā kā iznākusi. Ja būtu tas AI tā kā tikko svaigs un arī kaut kāda dating site būtu tikko svaigi un par viņu būtu vairāk hypes, tad varbūt tās aizieta, bet... Man ir tāda konspirācijas teorija, ka kā viņu aizgāja laikam no Latvijas projām padzīvot kaut kur citur, vai ne? Jo Latvijā viss slikti un Latvijā smējās par viņas un influencēšanu kā tādu. Un tagad viņi mēģināja kaut ko ārzemēs padarīt un tur saprat, ka nevienam īsti nepis, kas viņi tādi ir un ko viņi tur dara. No shit, Sherlock. Tad, kad viņai vajag kaut kādām biznesam patērētājs, tad gan jāatbrauc atpakaļ uz Latviju, jāuztais ballītē un jādabū cilvēciņi un jācer, ka tas aizies tālāk. Bet runājot par vēl vienu mūsu konkurentu, atļaušos to teikt, šajā interneta satura radīšanas sfērā, redzēju promo materiālu, kā Suņu būda atgriežas tieši tā, būs Suņu būda 2 domas. Excited? Bišķiņ. Es ļoti ceru, ka joprojām tas Šmigas veikals sponsorēs. Jā. Pa lielam, tagad es laikam atkal esmu par to, lai viņš būtu Saeimā, jo ko viņš izdarīs slikti. Tur ir tāda tīta, tagad viņš uz tā fona pat tīri ok būtu. Es skatos uz to, ka es gribu redzēt, kas būs tālāk. Pēc tā Volume 2, ko viņš darīs. Saeimā droši vienkārši kā attīstīsies viņa karjeru, ko viņš darīs. Jo tomēr laikam ir tie visas tās... apvienojot visus elementus, visas lietas, ko es zinu par Artusu līdz šim, man šķiet, ka tomēr viņš ir diezgan egocentrisks cilvēks un ka viņam ļoti, ļoti patīk būt uzmanības centrā un šis nebeigsies noteikti tikai ar podcastu. Bet ir interesanti, ka viņš ir pamanījis, ka kur Džilam iet no rokas šitas un vēl kam tur un devais arī blēzīšu augšā, tā kā. Jo kaut kādu naudu viņš arī piesaistīs, ka tajā promo varēja redzēt, tur bija filmētāji, kaut kāda ekrāna fonā, kaut kas ir. Bet tas ir tā pati, man liekas, ka studija, kur viņi pirms tam. Viņiem jau tieši tāpat izskatījās. Tu nezini, Artus klausās eitanāziju? Nav nejausmas. Ja viņš klausās, viņš varētu atbloķēt man Twitterī, lūdzu. Es pat pārbaudīju, es domāju, ka viņš uztaisīja reset savai fanbāzē un noņēma visu bloku nost, bet joprojām esmu nobloķēts. Pareizi, jā, viņš ir nobloķējis visus šī podkāsta bijušos un tagadējos biedrus, izņemot mani, kurai viņš seko gan Twitterī, gan Instagramā. Bet, jā, es nezinu, kas tur. Es ceru, ka viņš arī stāstīs
par savu dzīvi un beigs melot vienreiz. Tas būtu interesantāk nekā viņš tur kaut kāds atkal tur ķidās, kaut kāds šlesers, hujessers un tā tālāk. Es domāju, ka tas inside scoops viņam būs, ka viņš ik laikam varēs pateikt, manos laikos, kad es biju Saeimā, tur bija tā un tā un tā, un tas ir labi, ka kaut kāds, vēl zināšanas nāk klāt tam viņa stāstam. Otro pusi Saeimā viņš rasta, kā aizstarpē bija kucēns. Kas gan? Jā. Vēl es gribētu zināt, vai viņš būs zils kādā epizodē. Jā, bļāt, klasika, wow! Nice. Runājot par zilajiem, jūs redzējāt, ka Aldis Gobzums arī visi pamodušies pēkšņi, šitie main characters. Aldis Gobzums bija tā kā sācis kaut kādu klačiņas savu ēru Instagramā un lika storijos, kur visi ir geji un tā tālāk. Jā, kāds bija apbežojis. Kāds viņam sievu nocēl, cik es saprotu, kaut kas tāds, un tad viņam pavērās slūžas vaļā un... Viņš jau šo ļoti ilgi, pusgadu rakstos romānus. Jā, tur es ik pa laikam palasu, bet jo tur ir pārāk garu un pārāk savārstīt, lai tam sakot līdzi, bet tad, kad ir kaut tādi zināmāk vārdi, tad var pievērst uzmanību, bet tā, kad Mārtiņš teica, ka viņš ir apvainojies kaut kādu miljonāru, kas viņam sievas ir nozadzis, tas man neinteresē baigi. Es vienkārši kaut kādu netīšām redzēju, tad, kad bija par to Lauru Reiniku. Wow, it kā mums tas visiem nebija vispār, ka Lauris Reiniks ir gejs. Kaut kāds bildi iekšā, jā. Nē. Ne jau, Ričijs Kāds saka? Lauris Reiniks šobrīd, starp citu, ir apvienotās Arābu Emirātos un sūdzās, ka Air Baltica nepiedāvā neko pa velti un nav planšetes viņa izklaidēja lidojuma laikā. Spēcīgs contender, arī bagātie rauda balva. Jā, viņš daudz dziesmu zina, lai viņš dungo sev. Šlesers arī dusmojās par to pašu nedēļā iepriekš, tā kā viņam kas kopīgs ir. Vispār runājot par Šleseru, paldies, ka pacēlu šo. Šlesers ar ģimeni vai partiju šobrīd atrodas Ķīnā, Ķīnas Tautas Republikā. Domas? Es domāju, lai tik laižu. Lai ceļot. Neko liederīgāk viņš neizdarīs. Es izteicu tādu ļoti atvainojos visiem par šo bezgaumīgo joku, bet es izteicu tādu variantu, ka viņus... ka Ķīna viņus par viņiem tur samaksāja un ko. Un essentially viņus nopirka, lai apēstu. Apskatīties uz baltiem cilvēkiem. Es ceru, ka viņi nebrauks atpakaļ. Bet Šlesers tiešām tā kā buldozers, viņš nemāk to robežu novilkt un likt tās pēdu bildes iekšā, kur viņam masē ķīniešu pēdas. Tas bija bišķirēcīgi. Tas bija vienkārši episki. Bet tas hypes, man liekas, tas ir bullshits. Tur raudāt par to, ka kāds kaut kam atmaksā ceļojumu, nav aizpildīti pareizi papīri, tur pieprasīts komandējums vai kas, es nezinu, kāda atšķirība. Jā, bet vienīgā lieta tas, ka tā kā Ķīna tur palīdz Krievijai un tāds visāds fīgčus. Mēs arī tirgojam graudus Krievijā un vēl nesko, laikam jau tieši tādā pašā līmenī kā Ķīna. Nē, mēs vairāk palīdzam. Runājot par lietām, ko ēd un ko vairāk nēd, Dienvidkorejā ir aizliegts audzēt suņus ēšanai kopš pagājušās nedēļas. Progresīvi, maliči. Wow. Jauns kas būs tālāk? Gan jau, ka mazās ģimenes fermas jau būs, kas, tādas, kas, gan jau, ka industriālos apjomos viņi beigs to darīt. Jā. Par politikas stūrīt arī tagad bija, cik es sapratu, Ajovā. Tajās tur kaut kādas republikāņu debates vai vēlēšanas, un Trumps uzvarēja tā diezgan pamatīgi visus tur. Tur bija tā kā viņš pārsniedza to, respektīvi otrai vietai bija, man liekas, 21%, viņam bija 51%, un viņš rekordu dubultoja. Jo, piemēram, iepriekšreiz bija, vienam bija 21, vienam bija 30, tad Trumps ir uztaisījis jaunu rekordu, tā kā viņš ir stabils republikāņu kandidāts. Jā, tās republikāņi tur bija. Jā, bet ja es būtu amerikāns, es arī drīzāk balsot par viņu. Tur pārāk daudz tie varianti ir, viņiem arī pārāk daudz tie kandidāti izvirzīt, un katrs no savu kaut kādu. Jā, viņi tagad sāk atkrist, un tad, kad viņi atkrīt, tad viņi nodod tā kā saucam breiso to nākamo cilvēku, un tad, principā, beigās, tur būs, gan jau, ka Trumps tiks kā kandidāts, un tad vai viņi ievēlēs vai nē, vai būs cietums vai nē, tam jāsako līdzi, bet, vienkārši šis bija zīmīgi ar to, ka beidzot ir tādi pirmie taustāmie fakti kaut kādi, cik tad viņam ir tas liels atbalsts, ka tur ja nemaldos, bija ļoti augsts, un tad loģiski, ka Die Hard fani ies un balsos, jo tā Trumpa fanu kultūra diezgan liela ir. Mēs pagājušajā parunājam par Epsteina sarakstu. Nē, vai jā, bet labākais joks, ko es dzirdēju par Epsteina sarakstu, Stevens Hawkings allegedly ir tajos sarakstos.
Bet es vēlos pieminēt, ka tas, ko es lasīju internetā, tas, ka tie cilvēki ir sarakstos, defaultā nenozīmē, ka viņi ir bijuši uz tās salas. Tur ir kaut kāds prikals ar tām robežu šķērsošanām un lidmašīnu izmantošanām, ka viņi šēro viņas. Jā. Tur bija arī kaut kāds hypes par to, ka nabaga amerikāņu politiķi, ja mums valstī tāda sistēma, ka politiķis ir nabadzīgs, tad viņš nevar atļauties lidot, un tad viņam jālido šādām lidmašīnām un šādiem cilvēkiem, tāpēc jau viņi tikai tajos sarakstos ir. Jā. Un Stevens Hawkings allegedly ir tajos sarakstos. Un pirms daudziem gadiem Stevens Hawkings taisīja time travel ballīti, kur viņš tā kā aicināja laika ceļotājus pie viņa ierasties uz ballīti, bet neviens neieradās. Therefore, pierādīja, ka ceļošana laikā neeksistē. Vai varbūt ir tā, ka tie ceļotāji laikā nevēlējās pie sasodīta pedofīla ierasties uz ballīti vienkārši tāpēc? Fucking science. Varbūt tās. Bet tur jau bija, tur ir ne tikai tie flight logs, man liekas, ka tie pat nav īsti, laikam, ansīloti, bet tie ir vairāk vienkārši visi tie court documents, jo tur bija pieminēti arī, kāds tur Leonardo DiCaprio un Cameron Diaz, tas vienkārši, ir, kad tās upuris liecināja, viņas vienkārši ir pieminējuši, ka Epsteins viņām ir pieminējis, ka viņš zina šitādus cilvēkus. Bet par Hawking bija tieši tā kā citāda situācija, ka esat visu kaut kāda orģija. Jā, kaut kas viņam arī bija kaut kāda preference, vai midžeti, vai kaut kas tur bija. Jā. Ja viņi bija pilngadīgi, good for him. Viņš kaut ko cilvēcei ir atstājis, ja nē. Bet ritīgi gudri, ka tas Epsteins lidoja tik daudz un pārvedāja tik daudz cilvēks, ka beigās viņš visi tie ļaunie cilvēki tajā sarakstā var pazust, jo, piemēram, tā pati Nicole Kidman vai Leonardo vai kas teiks, vai tie paši politiķi, vienkārši viņš lidoja no viena štata uz otru, man pateica, hei, kur viņš lido, viņš man parāva. Bet tad ik pa laikam tur tiek iepludināti iekšā tie, kas tiek aizvest uz tām interesantajām vietām. Kur paņēma all-inclusive biļeti. Hei. Cerams, ka tur vēl kaut kas interesants iznāks. Jā, man jau patīk tās baumiņas. Es noklausījos vienu interviju ar Epsteina brāli. Viņš ir tāds, viņš ir bagāts, bet viņš nav baigi publiska figūra. Un tad viņš nav pedofils. Viņš ir bagāts real estate kaut kāds cilvēks. Un tad viņš pats ar brāli, laikam, klātienē nebija tikušies kaut 8 gadus, bet viņi pa laikam tur sazvanījās vai kas, un tad viņš arī bija, laikam, ar viņu runājis kaut 2 dienas pirms viņa apcietināja. Un tagad viņš tā kā bišķi papēt dziļāk, kā tas ir. Viņš ir diezgan super pārliecināts, ka viņš neuztaisīja pašnāvību. Skaidrs. Viņš laikam nav vienīgais, kas tā domā, man liekas. Tur laikam ir tie cilvēki, kas taistos forenzika pēc nāves pārbauda, tur laikam visas tās traumas, kas tur kaklam ir bijuši, kas galīgi neiet kopā ar to, kā viņš ķipa tika atrasts tajā kamerā karojoties. Jā, bet vai viņam gadījumā nebija dviņu brālis, jo Mārtiņš vaicā, vai tu būtu viegliprātīgāks, ja tev būtu dvīnis? Jo tad mammai paliek otrs? Arī kaut vai tāpēc, tur baigi forši, ka tu par sevi nedomā, bet ka tu par ģimeni domā. Pārsteidzoši, Mārtiņ. Bet ko tu domā, ka tas tavs dvīnis nebūs sentient human, ar savu dzīvi, un viņš varēs iekāpt tavās kurpēs, vai kāda ir tā doma? Tā doma ir tāda, es redzēju, ka viens dvīnis bija saglabājis otru dvīņa telefonu numuru telefonā kā spare parts, kā rezerves daļas. Ja tev kādreiz vajadzēs kādu orgānu vai rezerves daļu, tev ir no kā paņemt. Tās rezerves daļas nevar no jebkura siblinga paņemt? Gan jau, medicīniski izglītību laikam vajadzēs, lai atbildētu. Vislabāk gan jau, ka dar dvīņus, ne vislabāk. Droši vien, jā. Tu gribētu savu radzini citā krāsā. Nē, tu gribētu tādu pašu, kāda tev jau ir. Jā, I guess. Jo bija grāmata autorei Jodijai Pikoltai My Sister's Keeper, kurā bija ģimenei piedzimst meita. Meita ir kaut kāda, pieņemsim, kaut kāds kaulu veids vai asinsveids kaut kas. Viņai vajadzēs kaut kādus orgānus un donorus. Un tad, šitus taisam otru bērnu. Pie tam tu jau tagad var uztaisīt, tā kā pielāgot dzimumu un vēl kaut ko tur. Tad aktori izdara. Ar IVF tad jā. Jā, un tad uztaisīt otru bērnu, audzē, un tad, kad vajadzēs tos orgānus, otrs būs paaudzies. Jo cik es saprotu, tas bija true story, bet grāmatā tā jaunākais bērns gāja pie juristiem un dīloja to. Tā bija traka grāmata, jāsaka izlasīt visiem. Traka un laba.
man liekas. Līdzīgi arī, nevis līdzīgi, bet Lovely Bones man dod tādu pašu vaibu. Ir tāda filma arī, bet tur bija par meitenīti, kur nogalināja pedofils, vai kas tam līdzīgs. Arī ir tā enerģija tāda. Pozitīvi. Varbūt līdzīgi uzrakstīts. Tāds viegls lasām gabaliņš. Bet es nebūtu viegliprātīgāk, es nezinu. Bet, es jau vispār esmu tāds paranojas, when it comes to hurting myself. Es laikam, kad sīks, man būtu vienalga, es par to neaizdomātos. Tagad gan kaut kā tāds, ir kur atkāpties. Bet, reku brāļi, ja tev čista var kā minimums asins ziedot. Jā, man liekas, tur reālāk būs pie Origo kaut ko sarunāt. Wow. Tur vajag dvīni. Mārtiņ, kā tu? Es domā par šo? Man nav baigais viedoklis par to, es vienkārši kopumā par dīņiem tā, nezinu, baigi jocīgi liekas, ka divi vienādi cilvēki, un parasti viņi arī dzīvo ļoti ilgi kopā un dara visu kaut ko kopā, un bērns dzemdē apmēram vienā un tajā pašā laikā, kas man liekas tā bišķi tā akord. Jā. Kad tu sarunā ar savu māsu, hei, davai abas paliekam stāvoklī, lai mūsu bērniņi arī varam iet kopā vienādi bērndārzā un tā tālāk. Tas tā. Jebkurā jau ģimenē, man liekas, tas ir, ar jebkuriem siblingiem tas ir dīvaini. Jo es zinu arī tādus cilvēkus, kuriem ir vienkārši māsu ir tā, vai, tas kaut kāds, nezinu, dīvains coping mechanism. Jā. Jo pārējai ģimenei tas ir uzreiz lielāks trieciens, come on. Mums vajag spēcot šitos te bērnu radīšanas pasākums bišķiņi. Ok. No gaišākām lietām uz tumšākām lietām ir laiks segmentam, kuru mēs atkārtojam katru nedēļu. Tā ir heitanāzija. Tas ir segments, kurā mēs dalāmies ar vienu lietu, kuru mēs šonadēļ neieredzam. Tad mēs to izstāstam un palaižam vaļā. Kungi, ko heitojam? Man nav nekā. Man ir bijis laba nedēļa. Paskatās, viņš ir smaidīgs. Jā, kārtīgi kristiešu meitene. Es ļoti triviāli paheitošu to pašu ziemu, paturpināšu, jo es aizmirsu jums pateikt, ka es mašīnu nopirku. Un tas paldies, un man tas mērķis, kāpēc es pirku jaunu mašīnu, bija tāpēc, ka vecajai mašīnai ziemā ir problēmas ar bremžiem. Bremžs tagad bišķi svarīgi ir mašīnā, jā. Un tad es meklēju mašīnu, ar ko es tiešām nopērku jaunu mašīnu, lai es varu braukt, lai man nav par to jāuztraucās. Tagad ir salas, tagad viss slikti ir. Un es viņu nopērku, un izrādās šai mašīnai ir tāda ekoloģijas lieta iekšā izpūtējā, kas tur samazina piesārņojumu gaisā. Un man liekas ironisks tas, ka viņš novērš globālo sasilšanu, bet dēļ tās globālās sasilšanas es šobrīd nevaru to ekoloģiju iedarbināt, jo ir -6 grādi, viņš nespēja sasniegt 500 grādus izpūtējā. Un tad es nopirku jaunu mašīnu, un šobrīd gaidu atkusni, lai es vienreiz varētu iztīrīt savu izpūtēju. Un tu nevari braukt, kamēr nav tīrs? Es varu braukt, bet tad iespējams motors uzsprāgs. Es laikam riskētu. Nē, viņam arī, viņš ir jaudzūt, jūtam tā, ka es braucu no kaut kādas Liepājas, no kurienes mājās fūri nevar apdzīt. Viņš ir gan šis izpūtēs, tev tas režīms, tev ja tas izpūtēs ilgi nav tīries, tad tu nevari viņu braukt, un tas nav labi. Es varu aizbraukt līdz benzīntankam, es varu pabraukt pa pilsētu, bet... Es saprotu, ko tu domā. Un es nezinu, es vienā brīdī biju gandrīz ar asarām pie mehāniķa aizgājis, ka vienkārši man besī, man ir ziema, ir augsts, braukt, es tikko iztērējis ļoti daudz naudas par mašīnu, un vienkārši nahuj raujam viņu ārā. Vienkārši viss pietiek. Un es gandrīz viņu izņēmu, bet tad beigās viņš man nomierināja, kad ir vēl iespēja tā kā, davai bišķi pacieties, kur otra mašīna iet, viss kārtībā, pamēģinam, jo tomēr oriģināls iejaukties un tā tālāk, tas arī nav baigi labi. Un tad beigās pagaidām es joprojām gaidu, kad būs tie plus, 1 grāds, lai es varu izdedzināt viņu un beidzot izbaudīt savu pirkumu. Kādu mašīnu nopirki? Tādu pašu, tikai jaunāku. BMW 5. sērija, tādā pašā krāsā, kaut kas zila melns ar melniem griestiem. Es tieši tādu arī meklēju un tieši tādu arī nopirku. Jā. Lauks no džeka nevar dabūt lauku. Jā, bet man prieks, ka nekas savādāks, nekas nemainās, viss ir tāpatās. Viss ir tieši tāpatās. Man reāli patīk tā mašīna, tas viss process bija kaut kāds 1,5 mēneša garš, un tas bija tik daudz tika melots te un stāstīts par tām mašīnām, cik viņas labas ir, un tad tu meklē un tērē naudu un atrod internetā, ka viņi ir saplosīti Vācijā, bijusi 6 gadus lipināti kopā un tā tālāk, un tu iedomājies, ka tu tikko viņi gan izes nopircis, bet es atradu no vienu tādu sakarīgu čaļu. Mēs joprojām arī uzturam kontaktu, ik pa laikam viņš apjautājās, kā mašīna iet un tā tālāk. Tā kā tādā ziņā viss ir labi, tikai es gaidu to brīdi, ka es varu, es saku, es varu braukt, bet es vienkārši ņemot vērā, ka es ilgtermiņā ar viņu braukt, vienkārši labāk ir izdedzināt to izpūtēju ārā.
Un tas ir vēl redzēju, ka tavu ielu netīra labiekārtošanas kombinācijas. Bet iztīrīja pāris stundas Iztīrīja, vēlāk, un jā. galvenais smieklīgi tas, ka tā iela tā kā sadalās 2 daļās, un es pirms tam tieši biju aizbraucis pie kolēģa Emīla, kaut ko runājām, un es saku, hei, rekur, es tagad šobrīd dzīvoju uz Upes ielas, un Upes iela nav notīrīta, un Emīls sakoja, tas jau entos gadus ir tā pēdējā iela vispār, ko Ventspilī tīra, parasti atkušņa laikā viņi vienreiz atbrauc notīrīt. Es biju ierakstījis Twitterī, lai iztīru. Un es pēc tam piebraucu pie tās mājas, paskatījos, iela tiešām iztīrīta, bet es pēc tam piebraucu pie Emīla vecāku mājas, un viņiem iela nebija iztīrīta, tā kā viņi bija iebraukuši to manu galu nobraukt, kas bija bildē nofočējuši, to viņi bija iztīrījuši. Ļoti labi. Tad tev jāiet kā, es nezinu, kā kaut kādam reportierim un jāfotografē katra iela atsevišķi Ventspilī. Jā, bet ir pilnā garumā jābildē, lai mazāk viņas ir. Es šokā, ka Ventspilī kaut kas nav kārtībā. Šogad ir man liekas, tik slikti Ventspilī ar ielu stāvokli nav bijis. Visi stāvlaukumi ir pilni ar sniegu. Cik es saprotu, arī City bija, ja godīgi pilsētā ir pazuduši, jo viņas jau nekur nevar nolikt šobrīd. Ja iet aplikācijā nav neviena mašīna, un tas savilkās man kopā, kāpēc viņa nav neviena mašīna, jo viņas nav kur atstāt uz ielām, jo ielas jātīra. Jā, un šausmīgi slikts ielas stāvoklis visā Ventspilī. Jā. Redz, kā būtu Aivars pie stūras. Vai būtu siltāks ārā un viss būtu ļoti labi un nafiks to visu pasākumu. Es nesaprotu tos cilvēkus, kur saka, ka labāk ir -10 nekā +30. All day, every day +30, ja tev ir pakarstīja ēnā. Pilnībā piekrītu, jo arī mana heitanāzija laikam būs augstais laiks. Es jūtos kā abinieks reāli. Man visu laiku ir jābūt zem sagas, jo visu laiku ir augsti. Nav starpība tā kā cik ir temperatūra uzstādīta mājās, man visu laiku ir augsts, man visu laiku nāk miegs, tāpēc, ka 15 minūtes pēc tam, kad es pamostos, sāk rietēt sauli, un es mostos, 7 no rīta. Man ir apnicis, un jā, man arī gribās nogalināties šajā laikā. Man ļoti ietekmē tas, nezinu. Man riebis, tā kā, man vispār nepatīk iekštelpu gaismas, tā kā, es nemāku izskaidrot to. Bet tāpēc man tā kā riebjās, ka es nevaru atrasties ārā saules gaismā vai ka neienāk telpā saules gaisma, tāpēc, ka visu laiku ir fucking pelēks ārā. Un tagad es vēl dzirdēju, ka Rīgā ir pamatīgi sasniedzis un saka, esmu dūsmīgi. Es tev darīšu mierīgāk. Tas ir neizbēgami līdz tavai dzīves galam. Paldies, Katru ziemu. Katru fucking ziemu. Ja mēs tos izpūtējus raut ārā un piesārņot bišķi vairāk, tad nebūtu siltāk, nepalikt. Jo bija viens periods, kad bija kaut 6 gadu ziema nebija Ventspilī, un tad bija ļoti labi. Bet varbūt tu saliec kopā, kad tu nodarbojies ar zero waste aktīvāk, un tagad tu esi palaidies, varbūt. Kaut kas ir jāmaina dzīvē. Jauna apņemšanās. Es arī vairāk nešķirošu atkritumus, depozītu metīšu Daugavā iekšā, lai man nebūtu tāda ziema jācieš. Pa visiem mēs varbūt kaut ko varam izdarīt. Sadosimies visi rokās. Kustība. #liesmiņa. Sadosimies rokās ap riepu ugunskuru. Ļoti labi. Bet par cilvēkiem, kuriem noteikti šajā laikā nav augsti, un kuriem viss ļoti patīk, un kur ir labākie, un kuriem visas ielas ir iztīrītas, tie ir mūsu Patreon lietotāji. Un šonedēļ mums ir pievienojies sekojošs Patreon lietotājs, un tā ir Laine. Paldies! Tuvākajā laikā būs vēl kāda epizode. Saprotiet, lūdzu, ar pārvākšanos un tā tālāk. Es nespēju, kāpēc jums taisnojos pieauguši cilvēki apsēs. Mums ir sava dzīve, savas lietas. Jā. Lieciet mūs mierā. Bet paldies par naudu. Jā, tur, kur mūsu dzīves ar jūsu dzīvēm vēl šķērso ceļus, ir Eitanāzijas Facebook grupa. Un to atrast ir pavisam vienkārši. Zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot jūs nonāksiet Eitanāzijas Facebook grupā, vai arī Facebook meklētājā ievadot vārdu Eitanāzija, jūs kaut ko atradīsiet. Un tur mēs katreiz pirms ieraksta vaicājam jums, kas ir kaut kas, ko jūs vēlaties, lai mēs parunājam. Tad Dairis raksta. Vai pēdējā pusgadā esi uzzinājis kaut kādu jaunu vārdu, kas tev ir mazliet šokējošs, ka tāds vispār eksistē un tiek izmantots? Šokējošs jaunu vārds. Šis ir no mūsu Patreon epizodēm. Jā. Tas ir sneak peeks. Pastāstiet man arī, es nesapratu. Kas bija tā pēņu sāpe, ko teica Toms? Toms, jā. Tas ir arī tas, ko es uzreiz iedomājos. Bija kaut kas ar topo? Topo? Karoči, mēs zinājām vārdu, kā sauc sāpes tieši peni. Peņa galvas sāpes. Kaut kas tāds. Peņa galvas sāpes. Tā kā nevis migrēna, bet migrēna citur.
Okay, Jā, interesanti. otrā galvā. Un kā mums Mārtiņa Patreonā ir 69 muļķīgi jautājumi. Un viens Jā. no tiem jautājumiem ir, vai tu zini, Kāds vārds, kuram tu zini Jā, definīcija. Okay. Jā, Kaut kāds atceros, bija tāda inčīgs. lieta. Man sanāk strādāt ar jauniešiem. Es neteiktu, tie ir šokējoši vārdi, bet tik pa laikam es dzirdu kaut ko, un es ilgi mēģinu būt tajā sarunā, lai tā kā neizskatītos vecs un tāds nezinošs, bet citreiz ir kaut kādas lietas, ko es nezinu, piemēram, man liekas, fūdzis. Fūcis. Nē, vienkārši čalis. Nē? Tā kā fujaks. Fūģis, labs. Un vēl es biju šokā par vārdu situationship. Es nezināju tādu. Es vienkārši tagad, kad pasaku, es varbūt biju dzirdējis, bet es īsti man vajadzēja googlēt, ko tas īsti nozīmē. Jā. Nē, man ir viens vārdiņš. Tas ir gung ho. Tas ir Tas ir kaut kāda majonēs Ķīnā vai kas tāds? Tas ir ļoti entuziastiski un enerģētiski tā kā paaugstināt kaut kādu rādītāju. Tas ir spēlītē rūpnīcās. Bet tas ir leģit termins. Tas ir termins tāds. Ļoti labi. Es nezinu neviens jauns vārds. No cap, for real. Es jau vienkārši zinu visus stilīgos vārdus. Starp citu, par vārdiem runājot, piedod, es pārtraukšu. Es pirms epizodes gribēju sareiķināt, cik Latvijā ir iespējami vārdi. Es biju no rīta iegājis. Ir Latvijā personu vārdu datubāze, kuru iet pasīties, cik ir. Bet tā cilvēku vārdus, ok. Jā, cilvēku vārdus. Un es biju domājis, ka tur iešu un ka varbūt tur būs statistika vai informācija, cik ir unikālie personu vārdi. Es gribēju zināt, cik Latvijā ir unikālie personu vārdi. Tad es gribēju uzzināt, cik mums ir plus mīnus aptuveni uzvārdi. Un tad sarēķināt, iedotēji man sarēķināt, cik mums ir iespējamās vārdu kombinācijas, respektīvi, cik unikāli cilvēku vārdi mums ir. Diemžēl tajā personu vārdu datubāzē nebija man tā informācija dot, un es pat aptuveni nevaru neko pateikt. Tā kā saks. Vienkārši paņem kalendāru un izskrien cauri. Un skaita, vai arī izrēķina vidējo. 30 dienās ir katrā dienā vidēji, 4 vārdi. 360. Jā, bet ir jau dafīgi vairāk. Tu domā arī, kalendārā nepieminētie vārdi, bet tad jau tev tas cipars, ko tu iegūsi, būs bezgalīgi. Nē, bet es tāpēc tā kā Latvijā reģistrētos personu vārdus, kas mums jau ir. Cik mums unikālie ir, tik mums unikālie ir. Okay. Bet nebija. Tā kā mēs nezināsim, kad mums vārdi beigsies, diemžēl. Man draugs stāstīja, viņam nesen piedzima bērniņš, un tāds interesants vārds ielikts ir, un es prasīju, kā viņi nonāca līdz tam vārdam, bet latviski interesants vārds, un tad viņš teica, kā aizbrauc uz dzimtas kapiem, pastaigā pa kapiem, paskaties, kas iekrīt acīs. Interesanti. Krista mums dēlam atrada vārdu izsūtītos sarakstos. Tas ir arī labs variants, kur meklēt vārdus. Melns, bet idejas var atrast. Dārim vēl viens jautājums. Nosauciet dažus vārdus, kur ir vienskaitlī izrunājumi, bet apzīmē daudz. Piemēram, pilna pakaļa un zāle, grupa vai zāle, ģimene, mešs, bars. Šī ir kaut kāda 7. klasa latviešu valoda šobrīd. Pagaid, es nesapratu jautājumu. Tātad vārds, kas ir vienskaitlī, bet nozīmē kaut ko daudz, piemēram, bars. Vai zāle. Zāle, grupa, ģimene. Cilts, jā. Tauta. viens, bet nozīmē daudz. Ūdens. Smiltis. Nē, tas ir daudz skaitlī. Mēs izdomājam daudz, manuprāt. Nē, man liekas, ka šeit ir pietiekami daudz. Jānis raksta, vai ir sanācis dzirdēt par podkāstu Cista 123. Jauna censoņa, kur cenšas izlausties podkāstu industrijā, toties kaut kur dzirdētas balsis. Es esmu dzirdējis par to podkāstu, bet man jāatzīst, ka es neesmu klausījies. Tas ir, kur Liepiņš ir, vai ne? Jā, Liepiņš un papildus spēle Jokers, laikam. Kad man beigsies biza vaļā, tad es noteikti veltīšu laiku. Es pamēģināju viņu paklausīties. Man liekas, man kaut kā pietrūks tas bizas nopulētais, producētais materiāls. Viņš tāds baigi raw ir, man liekas. Un tad priekš man tā Hollywood labāk patīk. Jā, skaidrs. Tas tāpēc, ka dāvis nav. Jā. Tas jau viņa visi. Tas ir viņu Annija. Viņa zemējums, kas viss piezemē tur. Jā. Ankurs. Bet savāk Bāliņš un Liepiņš droši vien nezinu par bombžiem un pirdieniem tikai runāt. Bļā, bet visi to tikai grib dzirdēt, jā? Vismaz es. Tā gan, jā. Bet vai es aizmirsu pastāstīt, kas redzēja, kā bombas nopirdās? Kā var redzēt, viņš tā kā
Viņam zaļš Ar mākonītis krāsu? iznāca Jā, ārā. jā, jā. Jā, zaļš mākonītis iznāca no dirsas. Aprīlis raksta, čau, ir forši savākt suņu sūdas, bet ja suns izdomā nolikt forša kluci ceļa vidū, un tas sāk ripot, jo ceļš ir stāvs, skriesiet pakaļ sūdam 500 metrus, vai arī, lai ripo pilsētas centrs plus satiksme. Redz, kā jūs prasījāt kaku jautājumus, un te nu viņi ir. Ja Paldies. suns noliek sūdu ceļa vidū, viņš tur arī var palikt, jo mašīnu viņi izsmērēs. Tev tas ir, tur nav jālien. Ja viņš Jā, uz braucamās daļas nevajag, maliņu jā. vai zālienu vai kaut ko tādu, tad viņš jāsavāc. Ceļa vidus ir fair game. Tur, lai Es nezinu, komunālā es vāktu. pārvalda aizštūrē to sūdu uz, nezinu, kepliņiem. Un tad, principā, jā, ka pilsētā ir jāvada ceļa vidū suns dirsināt, tad nav jāvāc feicis. Pavisam Bet vienkārši. Nevāc to sūdu, lai viņš ripo. Lai viņš ripo. Aldis raksta, jūs pērkat kādu preci un pārdevējs saka, bez čeka būs lētāk. Jūsu domas darbības. Šis bija labs jautājums, tāds filozofisks, es teiktu. Jā. Es gribētu teikt, ja mēs to esi Rimī vai kaut kādā, nezinu, Rimī tev neļauj to, bet, piemēram, arī negluži kaut dīķēls veikaliņā, bet tādā vidusmēra veikalā, un tev to kaut ko tādu pateikt, es domāju, tev smadzenīs uzkūpēt, ko, kā šit, at this time, tā var? This economy. Jā, Es droši vien tajā brīdī neko neteiktu, diemžēl. Visdrīzāk man tā summa ir plakā būtu. nenozīmīga, es to nodokli tā kā maksātu, bet Es jau aizbraucot uz to veikalu, jau 3 reizes samaksāju nodokli. Nē. jo, zin kā, ir baigi viegli drosmīgi runāt, ka nodokļi jāmaksā, viss ir kulē, bet, ka tev par pienpaku jāsamaksā nodoklis, bet ja tev ir jāpērk, pieņemsim, tu tagad pirktu mašīnu un tev ir iespēja dabūt viņu pa 5 vai arī ar nodokļiem pa 7. Nu, un tad tu esi tikpat drosmīgs par to nodokļu maksāšanu. Tā tas ir, jā. Bet tur, jā, tas ir kaut kā tas pats mašīna, mehāniķi, kaut kādas citas lietas, kur joprojām jau notiekās tā maksāšana, skaidrā naudā jau notiekās. Bet, ja godīgi tā tendence ir, man arī ir pazīstam, kas agrāk kaut kādas pakalpojumus sniedza tīri uz ķepā naudu, bet, cik es saprotu, visiem šobrīd ir iespēja izrakstīt rēķinu, un citreiz pat saka, ka, hei, davai, ar rēķinu vajag, jo tas ir, zin kā, lai bits nepiečakarējās un tā tālāk. Bet te pašā laikā, lai kā es esmu par nodokļu maksāšanu, ir reizes, kad es saprotu, ka tam sauksim viņu par mazo uzņēmēju, ka viņam ir absurdi maksāt nodokli par to un tos papīrus kārtot un atskaitīties un šit. Jā, Slippery slope. Tā nodokļu maksāšana ir un nemaksāšana. Tā gan. Laura ir padalījusies ar linku, kur Jauns LV ir parādīti top 10 populārākie jaundzimušo vārdi 2003. gadā. Tad meitenēm tas bija Emīlija, Sofija, Amēlija, Alise, Anna, Emma, Marta, Paula, Estere un Dārta. Man nav iebildumi pret nevienu Marta un no tiem Dārta ir vārdiem. tagad krietni augstāk sarakstā kopā ar Sofiju. Jā. Un zēniem ir Olivers, Marks, Roberts, Jēkabs, Gustavs, Adrians, Emīls, Ričards, Teodors un Markus. Te gan ir daudz sarkanie karogi. Bet tā viņi Roberts, piemēram. Man liekas, tur viss kaut kāds 7 no tā 10 joprojām ir tajā topā. Joprojām ir. Tu vari iet grupiņā, pasaukt Martu vai Oliveru diezgan droši, ka... Jā. Nē, tie meiteņu vārdi ir labi. Man pašai patīk Paula un Meitenēm Dārta, nekāda vaina nav, ir bet visām Amēlijas mamām tur ir diagnozes. Manai draudzenei Alisei meita ir Amēlija. Tad Varam iziet šādiem vārdiem vēlreiz cauri un parunāt. Tātad- Tā ir, jā. Olivers, Marks, Roberts, Tā, Jēkabs. Olivers Marks, nē, tas nav labi. Roberts ir ok. Roberts, Jēkabs, Jēkabs ir ļoti ok. Gustavs, Labi, ir. Adrians, Nē, viss kancel. Emīls, Ļoti labi. Ričards, 50-50. Tāds Teodors, ir ok. Markus. Labāks nekā Olivers. Labāks nekā Olivers. Jā. man liekas, meitai 6 klasē bija no saraksta. Nopietni. Man tā liekas, ka jā. Un cik Jāņi? Vēl liek? Tas vēl ir atļauto vārdu sarakstā. Nu, what? Es nezinu. Vai tagad vēl kādu bērnu sauc Es par atkārtošos, pēc likuma būtu jābūt, ka visi Jāņi pēc noklusējuma saņem vārdu Jānis pirmo, un tad tu vari otro izvēlēties. Bet, ja cilvēki iet dzīvē kā Jāņi, viņu dēlu būs Jāņi. Un... Jā, Piekrītu. tas gan. Bet interesanti redzēt, ka īstenībā tie ārzemju vārdi vairāk tā netrendojās. Tā kā ir kaut kādi arī latviskie vārdi. Kaut kādi, Kādreiz bet daži jau ir Ukrainai droši pats Olivers, Marks, Adrians. Jā.
Bet nu tāpatās to. Bet tur arī smieklīgi tie cipari, ķipa Olivers 163. Un tā kā mums ir piedzimusi 163 puikas tādi šogad. Nu, kad izdala liekas, pa 4 maz novadiem, daudz. par visām pilsētām, ka nekas jau tur nav. Ok, Kārlis raksta. Ziemassvētku rotājumu vietā veikalu plauktos jau kādzēm tiek krauti dažādi sirds formiņu sūdiņi. Līdz ar to jautājums 14. februārī svētkiem jau gatavi. Labākie un sliktākie piemēri no pašu un paziņu pieredzes. Labākais piemērs ir, mēs agrāk regulāri satikāmies kaut kādā dzīvoklī un lietojām vielas un skatījāmies Titaniku. Tas bija ļoti jauki, draudzīgi pasēdējām. Un slikts piemērs ir droši vien saindēties ar ēdienu Valentīna dienā. Aizbraucot kaut kur romantiskā gedavējā, kaut kur pie dabas un visu nakti. Divi tādi daliet vienas labierīcības no vecas suši. Pretīgi. Kurš bija bijis sirds formā. Aizsvargars vienmēr. Mārtiņ, tu laikam neatzīmēja. Es kaut kā lagā. Bet mums vajag nopizģīt to Valentīnu dienu Latvijas asinsdonoru centram, uztaisīt par savu dienu viņu. Bet man liekas, ka viņiem jau ir tur kaut kāda kampaņa, ne? Katru gadu. Jā, bet tu vienkārši nopizģī. Tu dabū visu to brand awareness par to dienu un savāc sev. Kas 14. februārī, kas tur bija pa svētkiem? Asins diena. Kardioloģijas diena. Man sliktie piemēri ir tādi, ka es nekad neesmu svinējusi tā kā, ar kādu attiecībās esot Valentīna dienu. Tas būtu sliktais piemērs. Jo man patīk svinēt lietas, un es noteikti šogad atzīmēšu un tā tālāk. Un es nezinu, labā piemēra nav laikam. Pagaidām vēl. Man liekas, vissliktākais piemērs ir nevis no savas pieredzes, bet no novērojuma, piemēram, zelta rāceni dabūja Timmi, cik es saprotu. Loģiski. Es ticu, ka viņš līdz 150 rozes savai krievai nes un tā tālāk. Tas šausmīgi nav labi. Es vienreiz redzēju, ka cilvēks ir tačku stumju rozes savai sievietei Valentīna dienā, kas nav labi. Man tā kā vienkārši tā domāšana, ka tā kā, jo pēc iespējas vairāk, jo lielāka mīlestība, vienkārši, ko? Jo parasti tie cilvēki, kas to dara, vismaz tas cilvēks ar to taču, ka viņš ir tāds, kuram tas cipars par tām puķēm ir pietiekoši liels, lai tas ietekmētu viņu dzīvi. Viņš brauc ar kādu vecu mašīnu, dzīvo 9 stāvi un 2 stāvi dzīvoklī droši vien, un tad tu vienreiz gadā iztērē, nezinu, cik maksā 100 rozes dārgi droši vien. Ļoti dārgi. Ja nebūtu tik dārgi, es gribētu uz sievas darbu piegādāt, es gribētu arī to redzēt, to kauna sajūtu, kā viņi zemē gribētu ielīst. Varbūt mēs varam no eitanāzijas viņai nosūtīt uz darbu. Tik daudz es negribu tērēt naudu jokam. Tā kā Mārtiņš, reāli 100 rozes nav daudz, lai būtu tā kā komiski daudz ķēra, tur vajag vismaz 300. Jā, laikam gan, dirsā. Attevi raksta filma vai grāmata? Grāmata? Loģiski. Filma, jo es nevaru apsēsties parasti un nokoncentrēties grāmatai. Bet tagad jau iet uz labo pusi. Splits. Es vairāk skatos filmas, bet tad, kad lasu grāmatu, tad ir ritīgi nice, ka tu galviņā savu filmu uztaisi. Jā, tas man arī patīk. Imersiva pieredze. Un nevar arī spēlēt Candy Crush, kamēr lasa grāmatu. Lasa, kamēr lasa, jā. Okay, es domāju, klausās, kā kuram. Es nevarētu koncentrēties arī, ja es klausītos. Tad, kad es mēģināju klausīties audio grāmatas, man vajag pilnīgā miera stāvoklī, es neko nevaru padarīt. Jo tur ļoti daudz jāfokusējās. Ar podkastiem man tā nav. Un pohuj. Es varu darīt visu kaut ko un tā. Man liekas, tas ir individuāli. Man ritīgi liekas. Un atkarībā, ko tu dari, ir kaut kas atkārtojošs. Pieņemsim, ka tev būtu malka jākrāmē. Vai varbūt dārzā jādara. Tas gan. Sārmīta raksta, kurš ir jūsu mīļākais apģērba gabals ziemā? Vilnas zeķis, liela šala vai cits variants? Termobikses? Termoveļa, kā pareizi saucās? Bumbierens. Bumbierens, jā. Man mīļākais, laikam, ir cepure. Es būtu teikusi cimdus, bet man patiesībā cimdu ir iebjās, jo visu laiku viņi tāpēc jāvelk nost, lai gramstītos gar telefonu un vēl visu kaut ko tur. Tas besjā. Nav vēl tā tehnoloģija izdomāt. Zeķis viennozīmīgi. Tas ir vienīgais, kas māks izglābt ziemā man no kāja amputācijas. Jā, jo tu jau ziemā staigā ar vansiem. Yes. Man ir zābaka, kas ik pa laikam uzvelk viņas, bet tas arī viss process vilkt viņas. Kā tu dabūji tos iekšā kājas vēl ar vilnenēm apavos?
Es nezinu, es dabūju vienmēr viss kārtībā. Kaut kā, es saku, tās vilnas zeķis strādā, es tieši otrās zābakos man grūti viņas dabūt iekšā, tur āda kaut kāda, tur viņas stingri, un es nezinu, man nepatīk, fuj. Un man ir ziemas vans arī, tā kā tas ir tā kā īpaši domāts. Viņiem apakšā ir tā simboliņš, tā kā uz ziemas riepām. Jā, viņiem ir tur tāds zvaigznīt un lielāks drips un tā tālāk, jā. Bet, jā, es nevaru, man vienmēr savas pēdas un man ir kaut kādas, nezinu, 8 vilnas zeķis un es viņas atnāk mājās no darba, nomainu, izmazgāju, izžāvēju un visu laiku kaut kā tikai man vilnas zeķis ziemās kājās ir. Rināls raksta, no kā ir jāizvērās, lai nejauši nenomaksātu nodokļus par kriptovalūtas izņemšanu. No vida? Ļoti labi. Ejam tālāk. Sarmīta raksta, cik peldkastīm peldšortu komplektu cilvēkam vajag. Piemēram, viens izjēmējs spā komplekts, viens komplekts Bušnieku ezeram, viens publiskās pirts komplekts un tā tālāk. Vai viens dar visam? Es nezināju, ka... Man patīk, ka mums bija tāda tikko par ziemas apģērbiem un tad uzreiz arī par vasaras apģērbiem. Varbūt viens cilvēks dzīvo Spānijā, viens Latvijā šobrīd, kas uzdod jautājumus. Tāpat Sarmīta uzdevā ap šos jautājumus. Bet es nezināju, ka var būt vairāki tie komplekti, man ir tikai viens peldkastīms. Man liekas, ka dāmām vienmēr ir tā, ka visiem occasioniem. Tāpēc, ka man ir melns peldkastīms visiem occasioniem. Tev kopīgais vai? Jā. Okay. Vai, redz, vajag divdaļīgo, iespējams, arī iegādāties. Bet man vienkārši viņš liekas neparocīgs. Tā kā pirmkārt nepatīk debitēt savu riepu apkārt, un otrkārt, tā kā nevar īsti peldēties jūrā, jo, piemēram, tad tev viss tur šļūk un krīt un gāžās, un tā man nepatīk tas. Bet tu nesauļojies, jo man liekas, baigi jocīgi sauļoties ar to kopīgo, jā, tas tāds. Jā, es arī nesauļojos. Bet mums čaļiem, man liekas, tas vispār arī nav jautājums. Ir kaut kādi šorti ar kuriem peldās. Bet tips ar šortiem ir kaut kādi šorti, kas šļūcot akvaparkā pa caurulē, viņi tā kā piedeg un kūst pat prikiņi. Jā, tur ir kaut kāda sintētika nedrīkstošana. Wow. Protams, labi, ja šortos iekšā ir tas maisiņš, kas tur satura lietas, tas ir must. Telefons, atslēgas, matu. Jā, tieši to, jā. Un Ancei pēdējais jautājums. Jauns darbs un jauna kolēģi. Kāda jums pieredze ir iekļaušanās jaunā kolektīvā? Ko obligāti nedarīt un darīt? Un starp citu, Latvijā zemes bezdarba līmenis. Sveic Latviju. Uzsākot darba gaitas, tur pirmajā pusgadā, kad man vēl rītīgi labi nezinu kolēģis, nevajag prasīt, kāpēc viņi bija stāvoklī tikai 5 mēnešus un ir atpakaļ darbā. To jautājumu nevajag prasīt. Ak, Dievs, ok. Jā, bet man liekas... Tu esi tikko darbiņu nomainījusi. Tu svaigi, stāsti, kāda tev adaptācija. Es nezinu, es personīgi domāju, ka man sanāk, contrary to popular belief, man sanāk diezgan viegli iestrādāties jebkurā kolektīvā. Un tāpēc es nezinu, ko lai iesaku tādu, klausies, ko tev citi saka. Tā kā piefiksē kaut kādus knifiņus. Un man jau liekas, ka lielākoties mēs pieaugušie cilvēki, protams, lasīt laukumu, tu uzreiz saproti, kurš tur ir lielais dirsais kaut kāds tur, kurš ritīgi centīgais, kurš stukačs, tādā garā. Tādas lietiņas arī piefiksē. Bet viss, kas par darbu, centies būt draudzīgs, es nezinu, tur lielākoties jau, man liekas, ka tagad vienkārši ir tā, vismaz birojos tā kultūra, ka cilvēki, tur paši nāk tev ritī, tur, sagaidīšanas biedrība un nāk uzbāzties, tā kā viena pati nenomirst tur un viss būs kārtībā, man liekas. Es gribēju teikt, pirms es strādāju 10 gadus vienā darbā, bet paralēli pa laikam es kaut kādas, pirms Amerikā pastrādāju pusgadu, aizgāju, paņēmu bezalgas atvaļinājumu, aizbraucu uz Ameriku. Es vienkārši, es darīju savu lietu, es aizgāju uz darbu, izdarīju, pirms, kafejnīcā pusdienas laikā es apsēžos viens, es neitu tur ne pie viena klāt, nevienu nerunāju, un tad agrāk vēlāk tie cilvēki pie tevis nāk klāt, un tad tu... Jā. Tad nevis tev ir jājūtās, viņi tā kā, tad tu izvēlies, ar kuriem tu gribi runāt, ar kuriem tu negribi runāt, un... Tieši tā. Dari savu lietu vienkārši un viss. Es savā darbā kaut kādiem, kā minimums 80% vispār nezinu vārdu un ko viņi dara. Bet nesanāk arī, ja tā kā strādāt, ar tiem, ar kuriem man sanāk tieši strādāt, tiem es arī zinu. Pārējiem es tā kā aptuveni zinu. Tad man, piemēram, paprasa kaut kas tur, tur uzraksta līgali. Kā man lai te tagad raksta? Bet tā nav nekas, ko neveikls smaids gaitenējot pretī nevar atrisināt. Noteikti, jā.
Un izmanto pēc iespējas ilgāk to, ka tu esi jauniņā. Es gribēju teikt, es strādāju tikai 3 mēnešus, 4 mēnešus, pusgadu. Man jau grūti ar tiem vārdiem. Tieši tā, bet tas beidzās, tavas jauniņā tiesības beidzās līdz ko kā tavā kolektīvā pievienojas jauns jauniņais. Jā. Jā. To es, bet noteikti izmanto to, jā, ka tev viss tur palīdz un viss skaidro visu 100 reizes un tur tā. Tas laiks tev būs vieglāks sākumā. Izmanto noteikti. Savus kolēģus. Ļoti labs ieteikums. Jā. Podkāsts pēc darba. Varbūt pirmajā nedēļā nesaki, ka tev patīk podkāsts eitanāzija. Un uz to nevajag reizi stundā skriet baudvielas baudīt. Tas kā. Jā. Tālūk, kolēģi, ja jums nav ko pievienot, tad es domāju, ka mēs varam slēgt ciet šo epizodi. Pateiksim tā, kas dodās gulēt. Ar labu nakti. Jā, ar labu naktsniņu. Pusās. Čau! Tā, viss. Tiem, kas lido, lai izdodas viss nonākt. Un visu gaišu, jauku nedēļu. Vai lai kurā dzīves brīdī jūs būtu, kad jūs šo klausāties. Jā, bija forši parunāt. Čau! Čau! Bye!